Он уже работает, да. Он уже работает. Единственное, что нужно перейти. Я принесу сейчас шнурок. Я сейчас зайду в свой, посмотреть. Да. По питанию просто нужно. Да, питание тут есть, все тут Да, это надо есть. просто будет подключить. Svētais gars, darītīju manu sirdītu, pieskaries tu man. Dziedini, svētais gars. Nāc, svētais gars, darītīju manu sirdītu, pieskaries tu man. Dziedini, svētais gars. Nāc, svētais gars, darītīju manu sirdītu, pieskaries tu man. Dziedini, svētais gars. Nāc, svētais gars, darītīju manu sirdītu, pieskaries tu man. Dziedini, svētais gars, pieskaries tu man. Dziedini, svētais gars.
At your woods,
Смотрите, я возьму по одной, просто расскажу и все. Apmēram kāds stundīt jūs, un tad būs pavisam labi, vai ne? Kāpēc mēs šodien esam atbraukuši? Var kāds tā pateikt?
pastāvēt. Kurš šodien grib piedzīvot Dievu? Ir kāds? Ir kāds. Pāris cilvēki. Man parasti nepatīk tas fitness, paceliet rokas, paceliet otru roku. Bet kurš šodien grib piedzīvot Dievu? Ir kāds? Ir. Super. Super. Slavu Dievu. Mēs aizlūksim Dievu, tad sveicināšu Artu mūs vadīt slavēšanā, pielūkšanā, vienkārši atvērt savas sirds Dievu. Un es ticu, ka Dievs šodien darīs brīnumu lietas. Dievam ir daudz, kas paredzēts šodien priekš mums. Stiprināt, dziedināt, runāt uz mums, un ka mēs pār visu piedzīvojam viņu tuvu. Vai ne? Ir kāds āmen var paneikt? Super. Tad es aizlūkšu. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu žēlstību, ka mēs varam šovakar atrasties Tavā namā, Dievs, un paldies tiešām, ka Tu esi izvēlējies nākt uz šo pasauli, Dievs, un noved pie krusta, augšām celties, Dievs, lai mēs šodien varētu iepazīt patiesu brīvību, Dievs. Tavs vārds saka, kur Tu darīsi brīvu, tas būs brīvs, Dievs, un paldies, ka Tu šo brīvību esi paredzējis ikvienam, Dievs. Paldies, ka Tu ikvienam esi gatavs pieskārties, ka Tu esi gatavs iejaukties jebkurā mūsu situācijā, Dievs, un es lūdzu, ka Tu šodien, Dievs, darbojies. Mēs paskamies par Tavām asinīm, Dievs, mēs paskamies par Tavām lūdzēm. Kungs, mēs paskamies, ka Tavās asinīs mums ir dot grēku piedošana, Dievs, un ka Tavās brūcēs mēs esam dziedināti. Tavs vārds to saka, Dievs. Paldies Tev, Jēzus, par to, un es lūdzu, ka Tavs svētais gars šodien vada visu. Ka Tavs svētais gars ir tas, kas pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Ka Tavs vārds ir tas, kas maina mūsu sirds, un es lūdzu, ka no šejienes mēs iziem ne tikai garīgi izmainījušies, Dievs, bet fiziski, Dievs. Jēzus svētais Dievs, nāc un darbojies. Ka katrs ik viens, kas šodien slāps un nāc līdz Tevis, var piedzīvot Tevi, Tavu tūmu, Tavu žēlistību un Tavu godību. Jēzus vārdā. Amen. Labvakar, brāļi un māsas. Mēs sāksim šo vakaru tā, kā tas ir jādara, jo Dievam pienākās gods. Un iesim viņa pagalmā ar pateikšanu un slavēšanu un pielūgsmu. Es aicinu, ka mēs jau ar pirmajiem vārdiem atveram savu sirds, jo viņš ir šeit. Viņš ir šeit, un Mārtiņš lūkšanā diezgan bieži pieminēja Jēzus Kristus asinis, ja jūs to ievērojāt. Un arī man kaut kā ļoti īpaši, protams, tā ir vissvarīgākā lieta. Bet pēdējā laikā es domāju par to arvien vairāk un vairāk, un es saprotu, cik ļoti vairāk kā nozīmīgi tas ir priekš manis. Un vakar mēs ar kādu draudzeni lūdzām, un es vienkārši redzēju Jēzus Kristus krustu, no kura plūst asinis joprojām. Tās ir dzīves un reāls un dziedinošas, un tajās ir brīvība. Piesauc savu kungu Jēzus Kristu, viņš ir šeit. Viņa asinīs ir dzīvība, brīvība, un tie nav tikai vārdi. Ķeries pie tā krusta šobrīd. Pie krusta ķeries, ne pie cilvēkiem, pie krusta. No tā plūst dzīvība, un par to mēs arī dziedāsim pirmajā dziesmā. Ak, dārgais krusts, es sākušu speciālo lēlu dziesmu. Sagatavosim savus sirdis. Sagatavosim savus sirdis. Dievs ir šeit. Viņš ir bērns Dievs, un nav neviens līdzīgs viņam. Tavs krusts, Jēzus, Tavs krusts ir man glābšana. Tavs krusts ir tā vieta, kur es varu pieķerties. Slavu Tev, kungs, slavu Tev, kungs. Slavu Tev, kungs, slavu Tev, Jēzus, Tu esi kungs un glābējs. Un kaut šie vārdi ar vien dziļāk manā sirdī ir tā tiešām vislielākā patiesība mūsu dzīvē. Kaut mēs nedziedāt šos vārdus vienkārši tāpatās, bet kā arī šovakar mūsu sapratni ar vien vairāk tiešām izrēst no krusta. Jo tajā ir dzīvība. Tajā ir patiešām dzīvība Jēzus Kristus kungs. Tas glābējs, tos miers un augšām celties. Slavu Tev. Tāpēc pagodināsim viņa vārdu šogad. Jēzus Kristus vārdu. Dod viņam pienākušo godu. Viņš tas no kā nāknis. Ak, dārgais krusts, kur glābējs mans, uz grēka
tā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Dziedās vēlreiz, ak, dārgais krusts. Ak, dārgais krusts, kur glābējs mans, bez grēka tīrs, mirst manis dēļ. Tā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Tā mīlestība pārvērtā šo kokā man. Pie krustā šī man brīvība ar asinīm ir nopirktā, kā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Kā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Apliecināšu šo patiesību ar savu vārdu, ar saviem vārdiem, ar savu sirdi. Jo viņš ir tevis dēļ, mans dēļ, tik personīgs dēļ. Jo bez tā nekas nebūtu. Kā bez tā vēl kā mīlestība. Pie krusta šī man brīvība. Pie krusta šī man brīvība ar asinīm ir nopirktā, kā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Kā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. No krusta šī, kā upe plūst, man žēlastība cerība, jo mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Jo mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Ak, dārgais krusts, kas atbrīvo man veselību un iegūto, ja mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Ja mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Dziedās man kā un jaunu šo pirmo pašu. Ieliec tajā savu sirdi, dzied savu kungu. Ak, dārgais krusts. Ak, dārgais krusts, kur glābējs mans, bez grēka tīrs, mirst manis dēļ. Tā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Tā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Pie krusta šī man brīvība ar asinīm ir nopirktā, kā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. Kā mīlestība pārvērtā šo raubjo krusta koku dzīvības kokā man. No krusta šī, kā upe plūst,
žēlastība cerība, jo mīlestība pārvērtā šo ļaunuma krusta koku dzīvības kokā man. Jo mīlestība pārvērtā šo ļaunuma krusta koku dzīvības kokā man. Ak, dārgais krusts, kas atbrīvo man veselību un vienu to. Jā, mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Jā, mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Jā, mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Svētīts tavs svētais vārds, svētīts tavs svētais Ir kāda balss, kurai jādzirdē. Tas ir Jēzus balss, tā ir Jēzus balss. Ir viens vienīgs glābējs, ir viens vienīgs pestītājs, viens vienīgs kungs. Ir kāda balss. Kurai jādzirdē. Ir kāda balss, kurai jādzirdē. Ir kāda dziesma, kurai jāskan vēl. Ir kāds vārds, kurš augstī godinās par visiem vārdiem. Ir dārgums svētīgāks kā zelts, ir valdnieks trodītājs tīrs svēts. Viņam mūsu gāviles mūžīgi skanēs. Ir kāda balss, kura jādzirdē. Ir kāda dziesma, kura jāskan vēl. Ir kāds
Palīdz man tev pieķerties no visu savas sirds. Velc man tuvāk savu šodrību, tu esi vienīgā pauša. Tu esi vienīgais pamats, kurus var strādāt, tā tik tiešām ir patiesība. Cilvēki iet un nāk, apstākļi mainās, bet Dievs to esi mūžīgs. Tikai tāpēc es tiešām varu piesaukt no sirds tavu vārdu. Un nebaidīties, ja tu dzirdi mani, tu mani pazīsti tā kā neviens. Tu pazīsti man pilnībā, tu arī redzi, ar kādas sirdes šodien atsākās. Palīdz, ka tavu vārds dzird. Palīdz man tev, ka tu zini par kungu, par savu sirdi, par savu sirdi, par savu prātu, par savu dvēseli. Pieskas bailes atklusina, mīlestība, kas mūžīga, cerība par nāvi stiprāka. Ir draugs, kurš nekad neatstās, sirds, kura vienmēr pūkstēs tev. Viens ir vārds, kurā nesam klāt. Dievā ir mīlus, kas nekad nebeidzās. Mīlestība, kas nekad nebeidzās. Neviens nemīlēs tā kā viņš. Neviens nemīlēs tā kā Jēzus mīlēs līdz galam un līdz krusta nāvei. Līdz augšām celšanās. Viņš tev mīlēs, viņš nekad neatstās. Mieskas bailes, tas aizdarbās ir. Mieskas bailes atklusina, mīlestība, kas mūžīga. Cerība par nāvi stiprāka. Draugs pūkstēs tev. Viens ir vārds, kurā esam glābti. Mēs viņa vārds ir Jēzus. Mans labais Jēzus. Jēzus, Jēzus. Mans draugs. Viņa vārds ir mans labais Jēzus. Paldies, ka tu māc mums iet par saviem ceļiem, un tavā ceļā mums nav jāmaldās, ja mēs redzam, jo tu esi gaisa. Tu esi gaisa, mums nav jāmaldās. Mums nav jāmeklē citu ceļu rādītāji, jo tu jau esi. Māc staigāt pa taviem ceļiem. Māc iemīlēt tavu vārdu. No sirds iemīlēt tavu vārdu. Palīdz man, kungs. Kas tev liekas šajā brīdī tavā sirdī, kas traucē to brīdi, tu varēties Dievu priekšā vienkārši met to nost. Vai tās ir bailes, vai vienalgas, vienkārši met to nost arī krustu. Neļauj, lai tas tev nozog kaut ko. Jo tas ir tiešām, laiks ir dārgs, laiks pieder Dievam, nekam jādod to. Nekam. Vienkārši nāc Dievu priekšā un nolēc visu, kas tev liekas. Slava
Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Tu ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Reiz, kad paskatīt, viņš ir kungs, kungs vēr. Ja viņam nav vietas, tur vieta, slavu Dievam, mēs pienesam otru viņam, pasakām, ka Jēzus ir kungs, viņš kungsē nākās bēg. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Vai mēs varam sadalīties divās daļās, vēl ir divas dziesmas, vienkārši ieiet līdz tā pamatīgas slavēšanā, lai jūs sirds gatavs uzklausīt Dievu vārdu patiesību. Patiešām uzklausīt Dievu vārdu patiesību. Tātad šī daļa ir ar mani, dziedot dziesmu, un jūsu daļa, kur ir lielāka, dziedās daudz skaļāk no sirds, ticot vārdiem, atkārtot to, ko es dziedu, ja? Pirmais psalms. Svētīgs ir tas cilvēks, kas staigā tavus ceļus. Svētīgs ir tas cilvēks, kas staigā tavus ceļus. Svētīgs ir tas cilvēks, kas drošā. Svētīgs ir tas cilvēks, kas staigā tavus ceļus. Drošā. Svētīgs ir tas cilvēks, kas staigā tavus ceļus. Bet kam prāts saistās pie taviem baušļiem, kam prāts saistās pie taviem baušļiem, kas dienām un naktī pārdomā tos, kas dienām un naktī pārdomā tos. Svētīgs ir tas cilvēks. Svētīgs ir tas cilvēks, kas staigā tavus ceļus. Jums drošāk jāstaigā. Svētīgs ir tas cilvēks, kas staigā tavus ceļus. Svētīgs ir tas cilvēks, kas staigā tavus ceļus. Svētīgs ir tas cilvēks, kas staigā tavus ceļus. Bet kā prāts saistās pie taviem baušļiem? Bet kā prāts saistās pie taviem baušļiem? Kā prāts saistās pie taviem baušļiem? Kas dienām un naktī pārdomā tos, kas dienām un naktī pārdomā tos. Bet kā prāts saistās, bet kā prāts saistās pie taviem baušļiem? Kā prāts saistās pie taviem baušļiem? Kas dienām un naktī pārdomā tos, kas dienām un naktī pārdomā tos. Bet kā prāts saistās pie taviem baušļiem, kā prāts saistās pie taviem baušļiem, kas dienām un naktī pārdomā tos, kas dienām un naktī pārdomā tos. Tad tu esi svētīts. Dziedāsim pēdējo dziesmu vārdu. Dieva mīlestībai nav ne sākums, nav ne gals. Dieva mīlestības Tev nav ne sākums, nav ne gals. Un pār visiem cilvēkiem tā līdz. Arī saņem viņa mīlestību šobrīd.
savu sirdī atvērtu, viņa mīlestībā ienāktu, tad savu dzīvi tev atdotu. Ja pret tevi rokas paceltu, tu žēlastībā mani satvertu, tavai mīlestībai nav robežu. Dieva mīlestībai nav sākus, nav nekāds. Dieva mīlestībai nav ne sākus, nav nekāds. Pāri visiem cilvēkiem tā vīst. Savu mīlestību savu dāvu sūtīt. Savu mīlestību caur savu dēlu sūtīja, lai brīvi viņam mēs varam kļūt. Ja savu sirdi atvērtu mīlestību, ja savu sirdi atvērtu, viņa mīlestībā ienāktu, tad savu dzīvi tev atdotu. Ja pret tevi rokas paceltu, tu žēlastībā mani satvertu, tavai mīlestībai nav robežu. Ja savu sirdi atvērtu, ir to vaļā. Ja tas tavs, saka, Dievs palīdz, man sirdi atvērties. Ja savu sirdi atvērtu, viņa mīlestībā ienāktu, tad savu dzīvi tev atdotu. Ja pret tevi rokas paceltu, tu žēlastībā mani satvertu, tavai mīlestībai nav robežus. Pacel savas rokas, savu sirdi pret viņu. Ja savu sirdi atvērtu, viņa mīlestībā ienāktu, tad savu dzīvi tev atdotu. Ja pret tevi rokas paceltu, tu žēlastībā mani satvertu, tavai mīlestībai nav robežu. Tavai mīlestībai nav robežu. Tavai mīlestībai nav robežu. Tavai mīlestībai nav robežu. Paldies, Tev, debes Tēvs, ka tiešām Tavai mīlestībai nav robežu. Jo Tu pārkāpi visas robežas, Dievs, kuras mūsu prāts spēj saprast, ka Tu sūtīji savu dēlu pie krusta, lai mēs varētu baudīt dzīvību un pārpildību, kā Tavs vārds saka. Paldies Tev par to. Paldies Tev par to darbu, ko Tu šodien dari. Jēzus vārdā. Amen. Kurš varam apsēsties? Pirms mums būs liecības, pirms mums būs vārds, pirms mums būs lūkšanas. Es aicināšu, sākšu ar to, kā mēs tiekam glābti? Žēlastībā, vai ne? Un es ticu, ka mēs šodien nākam pie žēlastības troņa, jo Bībele saka, ka mēs varam atrast palīdzību un palīdzēšanu īstā laikā. Kad ir īstais laiks? Katru dienu. Un ceļš tagad ir problēmas, vai ne? Tad ir vēl īstāks laiks. Un es aicināšu tagad nākt un, es gribētu teikt, atbalstīt šodien cilvēkus, kas pie mums ir atbraukuši kalpot. Bet ko es gribu uzsvērt? Mēs nenākam nopirkt neko. Tas ir tā visiem skaidrs, vai ne?
nopirkt aptiekā, mēs šodien nākam saņemt žēlastību. Amen? Mums ir iespēja atbalstīt kalpotājus, mums ir iespēja svētīt viņu kalpošanu. Es ticu, ka mēs būsim svētīti, ka mēs pagājušajā gadā tikām svētīti. Un es aicināšu vienkārši nākt, kā mēs te nākam un atbalstīt šo kalpošanas darbu. Varam tā sarunāt? Mēs to tagad varam darīt. Mēs varam nākt un svētīt. Šeit ir grozs, neviens neskatīsies un neskaitīs neko, bet droši tie, kas vēlaties, ka Dievs to liek sirdī, jūs to varat nākt darīt. Nepiespiesti, brīvprātīgi, lai Dievs jūs svētī šajā kalpošanas darbā. Svētīgi. Tevis tās paldies Tev par to, ka Tu esi mūsu apgādnieks, ka Tu gādā, ka Tu svētī, ka Tu rūpējies, Dievs, un es lūdzu svētī šos kalpotājus, svētī šīs finanses, Dievs, es lūdzu pavairo, un paldies Tev, Dievs. Es paskatos par ikvienu, kurš meta, Dievs, šeit savu upuri, Dievs, jo es ticu, ka tas ir upuris, Dievs, un Tu redz tos, kas varbūt gribēja vairāk, Dievs, es lūdzu svētī un pavairo, Dievs, un paldies par Tavu žēlastību, ka Tu rūpējies par mums. Paldies Tev par to, ka Tu svētī mums Jēzus vārdā. Āmen. Vai ir kāds, es jautāju, es jau zinu, ka kāds ir, vai ir kāds, kurš pagājušajā gadā bija šeit? Vai ir kāds, kurš piedzīvoja Dievu dziedināšanu? Super. Jūs varat droši sagatavoties, es pastāstīšu, kā man gāja. Es neskažu, kā niešu. Man pagājušajā gadā arī bija problēmas. Pēc visiem dievkalpojumiem es vēl pēc tam domāju, kur tā vai visi dievkalpojumi beigšies un sākās problēmas. Un man bija kādi iekaisumi, un ar ko es diezgan ilgu laiku mocījos un cīnījos. Un tad es vienā brīdī sapratu, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā. 21. gadsimtā ir telefons, vai ne? Ir tāda lieta. Un mēs lietojam viņu bieži vien. Un, es atceros, tādā kritiskākajā momentā, kad es vairāk nevarēju ne pastrādāt, ne paiet, neko, es izmantoju privileģiju, ka man telefonā bija Dmitrija telefonnumurs, zvanīju un teicu, lūdzu Dievu. Vienkārši, lūdzu Dievu, ir traki, nevar vairāk. Un Dievs pieskārās un dziedināja. Dievs pieskārās un dziedināja. Kopš tās brīža, kā latviešu, tā kā naz nocirst, vai ne? Paldies Dievam, ārsta nazis neko necirta, bet Dievs vienkārši pieskārās, dziedināja, noņēma nost. Visus iekaisumus, uzpākumus, sapākumus, un es varu baudīt dzīvi. Un šodien daudziem no jums varbūt ir kaut kādas problēmas. Es ticu, ka Dievs pieskārsies, dziedinās un dos šo iespēju baudīt dzīvi. Jo Dieva vārdā Jēzus pats saka, ka viņš ir atnesis dzīvību un pārpilnību. To saka pats Jēzus, to nesam mēs izdomājuši, lai ilgāk ir ko ievadu runā. Jēzus saka, es esmu nācis nes dzīvību un pārpilnību. Jēzus saka, ko viņš darīs brīvu, tas būs brīvs. Un es ticu, ka šodien viņš grib dziedināt, ka viņš grib pieskārties un viņš grib kalpot katram vienam no mums. Lūdzu, mums ir vēl viena brīnišķīga liecība. Добрый
Добрый вечер. Es biju gadu atpakaļ šeit, nepilnu gadu atpakaļ šeit. Год назад я был тут, Un es biju skeptiķis, jo kā luterāns man bija ļoti daudz lietas, kuras es grūti saprotu. я был таким скептиком, пришел сюда и не все понимал. Не хотел понимать. Неgribēju saprast. Да, лютеранский церковь. Jā, tie, kas nebija, tie, kas bija, tie zina. Jā, būtu kā tie, kas nezina. Es esmu slims ar vējas. У меня, те, кто были, те знают, те, кто не были, те не знают, у меня рак. Un pagājuši gadu, kad es atbraucu, man mūcīja ļoti liels sāpes. И в прошлом году, когда я приехал, у меня была очень сильная боль. Tad, kad notika viss dziedināšana, Когда произошло все служение, исцеление, kad tuvojās ir viss noslēgums, когда все уже шло на конец, es pēkšņi sapratu, ka man sāpes nav. я понял, что у меня нету боли больше. Jā, es sapratu kaut kādu īpatnēju sajūtu, nesāp. И такое чувство, не болит, что-то не так. Es arī nācu priekšā un pateicu to, ka man nesāp. Я приходил сюда вперед и говорил, что у меня больше не болит. Es atbraucu jau uz mājām uz Liepājas pusi. Потом я ехал домой, в Лепай. Es domāju, cik ilgi. Я думал, сколько долго не будет болеть. Šeit ir viena Liepājniece. Тут один человек с Лепай тоже. Es viņu satiku autobusu pieturā. Я ее встретил на остановке. Un es viņai saku, nesāp. И я ей говорю, не болит. Un, jā, šādi tādas sāpes ir atnākušas, bet tās nav tās sāpes, kas man mocīja visu laiku, pirms es biju gadu. Иногда есть какая-то боль, но это не та боль, какая была год назад. Vasarā es izgāju, zinām, ārstniecības kursu, bet patiesībā es visu laiku atgriezos savās domās, savās lūkšanās šajā vietā, kur es satikšos divus brīnišķīgos cilvēkus. Летом я проходил курс лечения, но я все время в своих мыслях приходил в это место, где я и в молитвах приходил в это место, где я встретил этих двух чудесных людей. Un šo vasaru man izdarīja atkārtot savu. Вновь анализ. Man visu laiku dara analīzes, man veids В analīzes. них все время тесты делали. Un pēkšņi vasarā, tas ir apmēram kaut kur pusotru mēnešu atpakaļ, 1,5 месяца спустя. mani markeri saka, ka viss ir nulle. И маркеры говорят, что все по нулям. Jo man bija tuvojās ar markeru, tuvojās pie 40, kad vairs nevar glābt operāciju. И этот маркер показал, перед этим 40 показывал. Да. И что даже операция ничего не может помочь. Un pēkšņi vasarā viņš ir 0,157. И летом он 0,0157. Mans ārsts, ebreju ārsts, Мой врач, он еврей, viņš man saka, ka tu esi praktiski vesels. он мне говорит, ты практически здоров. Un es arī tā domāju. Я так чувствую тоже. Es zinu, ka tā ārstniecība tā kā šeit. И я знаю, что это исцеление началось тут. Viņi sākās ar šīm lūkšanām, ar šo uzrunu, ja? Это- Ar šo lūkšanu kungam. Это началось тут, с этой молитвы, с этих слов, которые были тут, и с молитвой Господу. Un es zinu, ka es esmu dziedināts, ja es asinīs. И я знаю, что я исцелен в крови Иисуса. Ja. Es zinu, ka Dieva dota gudrība ir palīdzējusi ārstiem. И я знаю, что это мудрость Божия, что помогала у врачей. Bet es zinu, ka Jēzus asinis ir tās, kurās es esmu dziedināts. Но я знаю, что кровь Иисуса – это та кровь, где я исцелен. Un es šodien gribēju pateikt vienu. И я хочу сегодня сказать одно. Tad, kad mēs ticībā ejam pie kunga, Когда мы идем в вере к Господу, kungam viss ir iespējams. у Него все возможно. Ja es kādu atpakaļ biju skeptiķis, Если я год назад был скептиком, tad šodien es neesmu skeptiķis. тогда сегодня я не скептик. Jo es zinu, ka Dieva asinīs es esmu glābts. Я знаю, что в крови Иисуса я исцелен. Pēc apmēram 20 dienām es būšu Izraēlā. Примерно через 20 дней я буду в Израиле. Es būšu pie Betlēmē
Я буду в Вифлееме, где Иисус родился. Es būšu Jeruzalemē, Golgāta kalnu, kur Kristus ir miris. Я буду в Иерусалиме, в Голгофе. Un es zinu, ka es tur lūkšu. Un es pateicībā lūkšu viņam par to, ka viņa atceros, es esmu šeit pie viņa, tur, kur viņa kājas bija. Я буду молиться и буду благодарен Господу за то, что Он сделал. Amen. Аминь. Paldies Dievam. Paldies Dievam. Man Daiga pieteica, vai ne? Daiga pieteica, māsa no draudzes, kas bija šeit, ka mums šodien sāpēja mugura, ja? Sāpēja mugura un Irina redzēja pa logu, kā Daiga mocās un aizlūdz Dievu par muguru, un Daiga saka, viņai šodien nesāp vairāk muguru. Tas ir brīnums. Tāpēc es aicināšu Dmitriju, lai Dmitrijs nāk un padalās ar kādu vārdu. Иисус есть Kunst. Я? Jēzus ir kungs. Иисус царь. Jēzus ir ķēniņš. Он здесь. Viņš ir šeit. И Он царствует. Un viņš valda. И действительно исцеление началось. Un tiešām dziedināšana ir Но оно sākusies. не началось здесь. Viņa ir sākusies šeit. Оно началось 2000 лет тому назад. Viņa nav sākusies šeit, viņa ir Когда sākusies Иисус 1000 gadus atpakaļ. пошел на Голгофский крест. Kad Jēzus aizgāja uz Golgātas krustu. Когда Он понес на себе Kad viņš paņēma uz все sevi болезни, visas slimības, немощи visas и боли, vājības, visu все проклятия и недостатки. lāstus un visas citas И в problēmas. своем теле Un savā miesā распял их на кресте pienagloja to visu pie до krusta. конца, Līdz galam. совершенно, Viss ir piepildīts. полностью. Pilnībā. И Он никогда больше не возвращает это с креста, чтобы дать их нам. Un viņš nekad to nerauj no krusta, lai atdod to mums. Поэтому сегодня мы можем сказать, Иисус царь, и Он царствует на этом месте. Tāpēc šodien mēs varam pateikt, ka Jēzus ir kungs un viņš valda šajā Он vietā. пролил действительно свою кровь за каждого из нас, за меня и за тебя. Viņš ir izlējis savas asins par katru vienu no mums. Для того, чтобы мы были свободны Lai mēs būtu brīvi от всякой болезни, no visādām от slimībām, всякой немощи, no visādām от vājībām, недостатка и проклятия. no lāsta un visām citām problēmām. И это наше достояние и наследие. Un tas ir mūsu mantojums. Когда Иоанн пришел, он говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Kad Jānis Kristītājs atnāca, viņš teica, nožēlojiet grēkus, jo debesu valstība ir tuvu klāt. Но Писание говорит, когда Иисус начал ходить по городам, Он проповедовал, Царство Божие пришло, приблизилось. Un kad Jēzus staigāja pa pilsētām, ko viņš sludināja, kad Dieva valstība ir tuvu atnāk. И когда Он послал своих учеников, Он сказал им, идите во все города и проповедуйте Царство. Un kad viņš sūtīja savus mācekļus, ko viņš viņiem teica, ejiet visās pilsētās un sludinat Dieva valstības evaņģēliju. Царство – это там, где утверждается господство царя. Debesu valstība ir tur, kur tiek pasludināta ķēniņa vara, Где уходят болезни, kur aiziet slimības, отступает смерть, kur atkāpjas nāve, глухие слышат, kur kurlies слепые видят, хромые танцуют. un kur klibie dejo. И поэтому сегодня каждый из нас имеет право и может быть дерзновенно жаждать этого исцеления. Un šodien katram ikvienam no mums ir tiesības un pat ir pienākums vienkārši augt priekš šī Каждый kristāla. из нас имеет право Katram быть здоровым. no mums ir tiesības būt dziedinātiem. Законное право, которое завоевал для нас Иисус на кресте. Likumīgas tiesības, kuras ir priekš Если этого, mums Jēzus devis. если этого еще не видно в моем теле, Ja tas vēl nav redzams manā miesā, то это говорит только о том, что еще есть какая-то ложь, которая остается в моем разуме. tas runā tikai par to, ka mūsu prātā vēl ir kaut kādi meli.
Но Бог пришел для того, чтобы принести с собой свет. Bet Dievs ir nācis, lai nestu ar sevi gaismu. Чтобы этот свет просветил наш разум. Lai šī gaisma atspīdētu uz Чтобы mūsu prātiem. эта ложь была разрушена. Lai jebkāda meli tiktu sagrauta. И чтобы тьма отступила. Un lai tumsā atkāptos. И поэтому здесь, на этом месте, мы утверждаем сегодня Царство. Un šodien šeit mēs pasludinām Dieva valstību. Именем Иисуса Христа я связываю всякого нечистого духа на этом месте. Jēzus vārdā es sasaistīju kādus ļaunos garus. Я запрещаю всякой болезни, боли и немощи на этом месте. Es aizliedzu jebkādas slimības, Ja- vārgumus un И я провозглашаю целостность. Я провозглашаю шалом на этом месте. es pasludinu Dieva mieru šalomu šajā vietā. Когда все на месте и ничего не сломлено. Kad viss ir vietā un nekas nav salauzts. Я благодарю, Господь, Тебя за то, что Ты уже хочешь и действуешь здесь, на этом месте. Es pasakos Tev, kungs, par to, ka Tu jau darbojies šajā vietā. Когда поклонялись, было ощущение, что у кого-то есть вот за правым ухом какая-то проблема. Это может быть либо травма, либо может быть что-то типа отита, какого-то воспаления. Kādam ir kaut kādas problēmas aiz kreisās auss. Есть кто-то? Ir kāds. Кого? Аллилуйя. Бог хочет исцелить вас. Dievs Сегодня mūs dziedināt šodien. здесь будут говорить слово знания. Это слово знания. Это Дух Святой говорит. Поэтому просто можете положить себе на ухо. Именем Иисуса Христа я приказываю всякой боли, всякому неустройству уйти. Во имя Иисуса. И вы можете сказать, я принимаю. Un jūs varat vienkārši teikt, es to pieņemu. С левой стороны в области паха, это где-то здесь, вот, да? Тоже, если вы можете это как бы не поднимать руки, просто положите туда руку, если вы чувствуете неустройство или боль. Kreisajā pusē, šeit pie gūžas. Писание говорит, возложите руки на больных и будут здоровы. Это не обязательно кто-то, на кого нужно возлагать руки. Это я сам. Я возлагаю на больное место руки, и под моими руками мое тело обязано исцелиться. Un Bībelē ir teikts, kad tie rokas uzliks neveseliem. Un nav teikts, ka kāds uzliks rokas. Jūs paši varat uzlikt savas rokas un lūgt, lai Dievs dziedina. Бог действует по своему слову и по нашей вере. Dievs darbojas pēc sava vārda un pēc mūsu ticības. Когда это соединяется, нет никакого препятствия, чтобы болезни уходили. Kad šīs divas lietas savienojās, nav nekādu ierobežojumu vairāk, un šīs slimības Поэтому ожидайте сегодня чего-то удивительного. У каждого из нас есть вопросы к Господу. Tāpēc šodien gaidat kaut ko brīnumainu, jo katram ikvienam no mums ir kādi jautājumi Dievam. Не ожидайте от человека, ожидайте от Него. Он здесь. Negaidiet no cilvēka, bet gaidiet no viņa, jo viņš pats šodien ir šeit. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, kungs. Мы уступаем Тебе это место. Mēs šodien Ты главный в нашей жизни. šo vietu. Ты наш царь. Tu esi mūsu ķēniņš, tu esi galvenais mūsu dzīvēs. Мы просим Тебя, делай то, что Ты хочешь. Mēs lūdzam, ka Tu dari to, ko Tu gribi. Мы отступаем, чтобы Ты стал на этом месте. Mēs ejam malā, lai šodien nostātos Tu. Во имя Иисуса Христа. Jēzus vārdā. Аминь. Amen. Я передам микрофон моей драгоценной супруге, чтобы она могла что-то с вами Es nodošu mikrofonu savai sievai, lai viņa ir jums var padalīties. Я буду продолжать, потому что времени мало. Es turpināšu, jo Хотя, в laiks принципе, maz. у нас вся вечность. Kaut gan principā mums ir visa mūžība. Если можете играть, можно играть. Vai tu varētu bišķiņ Спасибо. paspēt, Пусть эта атмосфера lai šī atmosfēra, будет продолжаться. lai viņa turpinās. Господь, мы благодарим Тебя за все, что здесь происходит. Paldies Tev, kungs, par visu, kas šodien šeit notiek. Возможно, мы не все видим Varbūt mēs visu neredzam и мало что чувствуем. un maz ko jūtam. Бог знает, что с нами делать.
Bet Dievs zina, ko ar mums darīt. Мы собраны во имя Его на этом месте. Mēs esam atnākuši šeit viņa vārdā. Нас больше, чем двое или трое. Mēs esam vairāk kā 2 vai 3. Царство Божие здесь. Dieva valstība ir šeit. Бог сказал. Dievs to ir teicis. Так сказал Бог. To ir teicis Это Dievs. Его гарантия. Tā ir viņa garantija. Достаточно 2 или 3, Kur 2 vai 3 ir viņa vārdā. кто придут и будут верить. Kas atnāk? Спасибо Тебе, Господь. Paldies, Kungs. Спасибо Тебе, Господь. Paldies, Kungs. Благодарим Тебя, драгоценный Господь. Mēs paskatāmies Tev brīnišķīgais, Kungs. Спасибо, Господь. Paldies, Kungs. Я думаю вот о чем. Es domāju, par ko es domāju? Если до сих пор продолжается свидетельство Ja vēl joprojām turpinās liecības, о том, что Бог исцеляет, освобождает, jo Dievs vēl joprojām dziedina, кормит, pavaro, обеспечивает защиту, nodrošina aizsardzību. значит, Он жив, Tas nozīmē, ka viņš ir dzīvs, и Он все тот же. un viņš ir tas pats. И то, что было год тому назад здесь, Tas bija tas pats, kas bija gadu atpakaļ šeit. это происходит сейчас. Tas pats arī notiek šodien šeit. Это происходит всегда и везде. Tas notiek vienmēr un visur. Мы слышим много свидетельств. Mēs dzirdam ļoti daudz liecības. Нам это очень нравится. Mums tas patīk. Бог тот же, Dievs ir tas pats, такой живой, tikpat такой dzīvs, сильный, tikpat stiprs, такой добрый. tik labs, Он, безусловно, любит. un viņš mīl bez nosacījuma. Он простил все беззакония. Viņš ir piedevis visu netaisnību. Поэтому Он исцеляет все недуги. Tāpēc viņš dziedina no visām vainām. Спасибо Тебе, Господь. Paldies, Tev, Kungs. Он ушел в свое служение 2000 лет тому назад. Viņš aizgāja savā kalpošanā 2000 gadus atpakaļ. Он окружил себя людьми, которые ничего не знали в медицине. Viņš paņēma savu apkārt cilvēkus, kas neko nesaprata no medicīnas. Они не были медиками. Viņi nebija ārsti. Они были простыми людьми. Viņi bija vienkārši cilvēki. Они не знали, как воровать зубы, Viņi nezināja, kā raut zobus ārā. как делать трепанацию черепа, Viņi nezināja, kā taisīt galvas kausu atvērt vaļā, как вырезать опухоли. kā izgriezt ārā audzējus. Они знали, как ловить рыбу. Viņi zināja, kā noķert zīves. Я сегодня рада, Es esmu šodien priecīga, что я могу понимать, ka es varu saprast, что не от меня зависит ka ne no maniem ir atkarīgs, исцеление или освобождение. vai būs dziedināšana vai atbrīvošana. Я была архитектором, Es biju arhitekts, я была хорошим архитектором, es biju labu arhitekts, но сегодня мне это не понадобится. bet šodien man tas vairāk nebūs vajadzīgs. Спасибо, Господь. Paldies, Tev, Kungs. Поэтому мы сосредотачиваем свое внимание не на нашем присутствии, Un tāpēc mēs fokusējamies nevis uz mūsu а klātbūtni, на Его присутствии. Хорошо? bet uz viņu klātbūtni, На Его присутствии. uz viņu klātbūtni. То, что Он делал 2000 лет тому назад, Tas, ko viņš darīja 2000 gadus atpakaļ, Он делал год тому назад, viņš darīja gadu Он atpakaļ, делает сейчас, viņš dara šodien, Он творит все ныне, un viņš to dara nepārāk. сейчас, Tagad, сейчас. tagad. Бог вне времени и пространства. Dievs nav laikā un telpā. Он тот же. Viņš ir tas pats. Если Он так любил исцелять 2000 лет тому назад, Un ja viņam tā patika dziedināt 2000 gadus atpakaļ, Он любит это и сегодня. viņš tikpat ļoti tas patīk viņam šodien. И мы молимся, обращаемся к небесам и говорим: Отец, да будет Твоя воля, как на небе, так и на земле. Un mēs lūdzamies un vēršamies pret debesīm un sakam, lai tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Да будет Твоя воля, Lai tavs prāts notiek как на небе, kā debesīs, так и на земле. tā arī virs zemes. Какова же Его воля? Un kāda ir viņa griba? Мы можем посмотреть это по Евангелию. Mēs to varam redzēt evaņģēlijos. Иисус приходил, чтобы явить Его волю. Jēzus atnāca, lai parādītu Dievu gribu. Он исцелял больных. Viņš dziedināja slimos. Он освобождал душевно больных. Viņš atbrīvoja apsēstos. Он решал нужды людей. Viņš atrisināja cilvēku vajadzības un problēmas. Поэтому за ним ходили толпы. Tāpēc viņam sekoja pūļi. И в некоторых местах написано: Он исцелил их всех. Un dažās vietās ir rakstīts, ka viņš visu dziedināja. Мне нравится это место. Man patīk tā rakstīt. И Он учил молиться: Viņš sāka lūgt. Отец, Debes да Tēvs, будет Твоя воля, lai tavs prāts notiek. да придет Твое царство. Lai atnāk tavu valstību.
И оно пришло. Un viņi atnāca. Где царство? Где сегодня царство? Kurš šodien ir valstība? Дайте адрес. Где царство? Kurš var iedot adresi, kur ir valstība? Телефон дайте Бога. Iedodiet Dievu telefonu. Еремия 33:3. Jeremijas 33:3. Позвони ко мне, я отвечу тебе. Piezvani man, piesauc mani, Я покажу тебе великое и недоступное. un es tev parādīšu kaut ko lielu un varenu. И он это показывает. Un viņš to parāda. Мы видели, как слепые глаза прозревали. Mēs esam redzējuši, kā aklas acis atverās. Слепые от рождения. Kā atverās acis, kuras nekad nav redzējuši no dzimšanas. Мы видели, как образовывались новые кости. Mēs esam redzējuši, kā atjaunojās jauni kauli. Дважды я переживала, как под руками образовывались новые кости. Divreiz es esmu piedzīvojis, kā zem Новая составляющая, atjaunojās jauni kauli, из-за которых человек не мог двигаться свободно. kauli, kuriem nevarēja pakustināt kājas, atjaunojās. Мы видели, как исчезали раковые опухоли. Mēs esam redzējuši, kā pazūd vēži. Мы видели это по документам, заключениям врачей. Pēc dokumentiem, kur ārsti pasaka, uzreiz. Но чаще это процесс.